Sveiki! Mūsdienās gandrīz vai katrā mājās atrodas dators, bet ne katrs zina to, ko uz tā var iestādīt programmas, kas atvieglos mūsu ikdienu, padarīs to ērtāk, ātrāk un pat drošāk. Šajā video es gribu pastāstīt par 5 programmām, kas var padarīt mūsu dzīvi vieglāk uz datoru. Ar pirmo programmu sāksim, un tā būs NVIDIA App. Šeit mums ir tas NVIDIA App. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc NVIDIA App ir noderīga, ir driveru atjaunināšana. Daudz cilvēku nemaz nezina, ka driveri ir kā tulks starp operētāju sistēmu un datoru komponentiem. Ja tie nav atjaunināti, dators var nestrādāt tik labi, kā vajadzētu. Īpaši videokartēm. Jaunieku driveri bieži uzlabo spēļu veiktspēju, salabo kļūdas un pat palielina stabilitāti vai FPS. Ar NVIDIA App viss notiek ļoti vienkārši. Programma pati parāda, kad pieejam jauns drivers un ļauj to uzinstalēt ar vienu klikšķi. Šeit mēs varam redzēt, ka ir pieejams jauns drivers, kā arī šeit viņus var atjaunot. Un tas viss notiek ļoti ērti. Ikdienā mēs saņemam, kā arī aizsūtam ļoti daudz failus, kas aizņem daudz vietas. Lai to padarītu ērtāku un efektīvāku, es pastāstīšu par nākošo programmu 7zip. Bieži vien, lieplādējot kādu lielāku failu no interneta vai sūtot to draugam, tas tiek saspiests zip vai RAR formātā, lai aizņemtu mazāk vietas. 7zip ļauj šos failus ātri atvērt, izsaiņot vai arī pašam izveidot saspiestu arhīvu. Salīdzinot ar citām programmām, 7zip piedāvā ļoti labu saspiešanas līmeni, vienkārši lietošanu un nav piebāzts ar reklāmām. Kā var redzēt, reklāmas te vispār nav. Un viņš ir diezgan ērts saprašanā un diezgan liederīgs. Veikt ekrānu uzņēmums ar Windows iebūvēto rīku mūsu laikos ir diezgan ērti un tajā pašā laikā liederīgi. Bet es pastāstīšu par programmu, kas padara to procesu vēl labāk. Nākamā programma būs ShareX. Es uzskatu, ka ShareX atšķirībā no Windows iebūvētajiem rīkiem piedāvā daudz vairāk iespēju. Kā minimums var izvēlēties tieši to pogu, uz kuru jūs gribat, lai tiek veikts ekrāna uzņēmums, kā arī var veikt nevis visu ekrāna uzņēmumu, bet tieši atsevišķu loga. Ja jums ir nepieciešams tieši tā loga ekrāna uzņēmums, šeit to arī darīt. Kā arī te ir poga upload, kas ļauj ielādēt jūsu ekrāna uzņēmumu internetā. Ja es pieņemsim tagad veikšu ekrānu uzņēmumu, pēc tam gribēšu viņu ielādēt internetā, viņš to izdara, varētu prasīt priekš tam tas ir nepieciešams, bet tādā veidā viņš man arī iekopē linku, kuru es pēc tam varu atvērt internetā. Ja nu gadījumā es gribu kādam aizsūtīt linku ar šo bildi, šī programma ļauj tādu veikt iespēju. Kas vēl man ļoti patīk šajā programmā, un es uzskatu, ka dažiem cilvēkiem varbūt tas arī būtu svarīgi, tas ir to, ka var rediģēt bildes. Te ir visādi rīki priekš bildu rediģēšanas, varbūt kādam tas nebūs tik svarīgi, varbūt kādam otrādi tas būs vairāk svarīgāk, bet tāda iespēja tā arī pastāv, un ar to es uzskatu, ka tā ShareX būs labāk nekā Windows iebūvētais ekrāna uzņemšanas rīks. Daudz no mums sastapās ar tādu problēmu, ka paskatoties uz cietā diska atmiņas apjomu, tur tā paliek diezgan maza atmiņas ar laiku. Mēs mēģinām saprast, kas tieši aizņem visu to vietu, bet, ejot cauri File Explorerim, mēs baigi neko neatrodam. Dēļ tā es stāstīšu par nākošo programmu WinDirStat. Programma WinDirStat ir ļoti noderīga, ja datorā sāk trūkt vietas un tu nezini, kas īsti to visu aizņem. Ieejot iekšā pašā programmā, viņš mums vispirms prasa izvēlēties disku, kuru mēs gribētu tā kā analizēt. Izvēloties disku, viņš parāda visas mapes. Ērti tas, ka viņš uzreiz parāda, kura mape cik vietas aizņem, kā arī te tā apakšā var redzēt dažādas krāsas, un tās visas ir, tie visi ir faili, pēc nodalījuma pieņemsim rekur zilā krāsa ir visi forge faili, var paskatīties, cik viņi aizņem no diska. Tas ir ļoti ērti, ja pie tā pierast, to, ka pieņemsim, es tur gribu paskatīties visus zip failus, kas man ir, rekur te tā es varu
pa vienam viņu skatīties, un arī tie, teiksim, kvadrātiņi parāda, cik viņi daudz kopsumā aizņem. Tas ir ērti tam, lai saprastu, cik vispār faili ir uz datoru, kuri aizņem daudz vietas. Tādā veidā būs vieglāk tīrīt datoru, ja gadījumā ieejot File Explorerī, grūti to saprast. Te tā viss ir rakstīts un skaidri parādīts. Kā arī šeit var atrast failus, kurus Windows pats slēp no jums. File Explorers nerādītu jums dažas mapes, kurš šitas rīks būtu parādījis. Tāpēc es uzskatu, ka tas ir diezgan lietderīgs rīks, lai ikdienā varētu skatīties, kas notiek uz cietā diskiem, un gadījumā ir kaut kāda aizdoma, ka kaut kas aizņem ļoti daudz vietas, tad tā var to mierīgi visu redzēt. Un nākošā programma, par kuru es gribētu pastāstīt, būs Everything. Everything ir ļoti laba programma, kas palīdz meklēt failus. Viņam ir lietderība, ka viņš meklē jebkuru failu gandrīz vai momentāli. Tas ir daudz ātrāk nekā Windows iebūvētais meklētājs. Un tas ir ideāli priekš tiem cilvēkiem, kas bieži meklē kaut kādus dokumentus vai bildes. Es pieņemsim tagad meklēšu Steam, un viņš momentāli atrod man visu, kas ir saistīts ar šo vārdu. Pa to laiku, kamēr Windows iebūvētajā meklētājā, tas aizņem ļoti ilgu laiku, kamēr viņš iziet cauri visiem diskiem, lai atrastu tieši šo